Tas, ka bērns publiskā vietā neuzvedās ir par to, ka vecāks maina savas pieejas, tās ir citādākas kā mājās. Iespējams, mājās vecāks dusmīgi reaģē uz bērnu, bet publiskā vietā, piemēram, nereaģē. Un vecāks iespējams pats arī saprot, ka tās pieejas, ko mājās lieto, nav īsti pareizās. Un tad bērns arī var tur sākt raudāt, spiegt un kliegt, un tad viss notiek, vecāks atļauj. Un šis ir tas, ko nevajag darīt, tāpēc, ka ja ir pateikts kaut kādas robežas, bet tas jau nenozīmē, ka bērns tagad būs priecīgs un laimīgs. Viņš drīz dusmoties, drīz būt neapmierināts. Mēs savu daļu izdarījām, un mēs ļaujam bērnu tās emocijas paust. Un, ja bērns negrib iet no laukuma projām, un mēs jau esam pateikuši laiku, ļaujuši nošlugu bērnu, viņš tāpat skriena, tad mums būtu jāpiet pie bērnu klāt. Neskriet tur galīgi un rautais rokas, bet atkārtot vienu to pašu, kad mums tagad ir jāiet mājiņās. Tu nošļūts, tagad ir jādodās.